Man āda izskatās daudz labāk. Es esmu pārsteigta. Bet kur es biju, jūs man jautāsiet? Es devos savā otrajā vizītē uz sejas procedūru pie Lavija Klinika. Devos atkal šīm skaistajām telpām jaunajā teikā. Varēja pēnašķoties, man piedāvāja arī ūdeni. Kamēr gaidīju, man sanāca vēl sakārtināt sevi ar masāžām. Bet šoreiz sejas procedūras. Noguldīja mani zem lampas, un meistars sāk skatīties, ko viņi ar mani varētu darīt. Jo, lai arī man seja izskaties labāk nekā iepriekš, arī šoreiz vislabāk bija veikt dziļu attīrīšanu. Šoreiz viņi man pastāstīja par visām lietām, ko es izmantoju pareizi un nepareizi savā ikdienas kopšanā. Tā kā es noteikti kaut ko pamainīšu, jo izrādās es nedaudz sāpinu savā. Tā nu viņi izmantoja kaut kādas skābes un vēl uzlika man masku un aizgāja pēc kaut kādas jaunas lampas. Jūs varbūt esat dzirdējuši, jo visi par to runā. Esot tagad ļoti populāras tās maskas ar apgaismojumu. Tā nu šeit daudz profesionālākā un labākā versijā viņa man uzstādīja. Es 10 minūtes šādi pasildījos, pagulēju. Tur, ja nemaldos, ir zilā, sarkanā un zeltainā gaisma, katra dara kaut kādu savu lietu, lai padarītu manu ādu labāk. Beigās es nepamanīju, ka man ir tik skaista sejas maska uzlikta, un tā nu procedūra bija galā. Šāda gaismas terapija var veikt arī regulāri reizi nedēļā. Un izskaties, ka man reāli palīdzēja, jo tas sārtums uz maniem vaigiem palika mazāks. Viņi man atstāja vienu sataisīties, un es varēju ievērtot interjeru, vēl visus produktus, ko viņi izmantoja uz mani. Un kopumā es varu šo reizi novērtēt kā nenormāli pozitīvu. Nu, paskatieties uz to ādu. Nav citu vārdu kā amazing. Vēl es pēc tam saņemu komplimentus, ka man āda mirds. Amazing. Ja pēc pirmās reizes man bija tāds, tā kā ir labi, bet es neredzēju varbūt tik lielā atšķirība. Tad šorīt es atnācu ar šeit, kur viss bija tāds diezgan traki sarkans, un tagad man āda izskatās daudz labāk. Es esmu pārsteigta. Es esmu priecīga, cik tā ir karsti. Kurš es domāju, ka jābūt tik karstai pierāji. Paldies klinikai par ūdeni un meistarei par darbu.